Labvakar visiem. Mēs esam ārkārtīgi pateicīgi, kad esat apmeklējuši šo mūžīgo pasākumu, kolēģu prezentāciju. Kaut kur pie tūriņas es nevaru iet, kā līdzi. Kā jūs jūtaties? Labi. Vai visiem viss ir kārtībā? Jā. Jo šodien galvenais šis pasākums ir veidots jums visiem, lai jūs justos labi, lai jūs justos komfortabli un ērti. Jūs noteikti varat draudzēties savstarpēji, aiziet, safotografēties. Mums ir fantastisks fotogrāfs. Fotogrāfs parādieties, jā. Tā kā varat papakstīt fotogrāfu aiz piedurknītes un teikt, ka jūs vēlaties fotografēties. Bildītes būs nedēļas laikā. Kā arī visi pierakstījās loterijā, jā, kam ir kaut kas zelts vai kaut kas zils, ir visiem, vai ne? Jā, brīnišķīgi. Nu, lūk, kā arī mums būs ļoti īpaša iespēja šodien iegādāties kolagēnu tikai 10 dieniņām mazo paciņu, kas faktiski nekur citur nav iespējams. Šodien mums būs tāda īpaša iespēja. Kā arī mēs pasakamies milzīgi paldies Lielvātras ūdentiņam. Droši cienājieties, ņemat ūdentiņu, lai jūtaties arī labi. Un jūs zināt, ka jo vairāk dzer kolagēnu, jo vairāk vajag ūdentiņu, vai ne? Nu, lūk, ir arī fermenti, uzkodas un jūtaties vienkārši komfortabli. Un tagad uz skatuves es aicināšu, manā skatījumā ārkārtīgi burvīgu būtni. Viņa ir ne tikai skaista, bet ļoti gudra. Sanita Kozlikovska ir nutriopāts, kas praktizē, ir tiešām ļoti labi praktizējoša ar saviem cilvēkiem, klientiem, kuriem ir fantastiski rezultāti. Un es varu teikt, ka es Sanitai sekoju TikTokā, un es visus viņas video skatos ļoti īpaši, jo šīs zināšanas, ko Sanita sniedz, ir fantastiskas, dziļas, pamatotas un īpašas. Un es domāju, ka noteikti arī jums šodien tas būs ļoti noderīgi. Sagaidām ar aplausu! Melno kaķīti. Melnais kaķītis, es vēlējos baltu kaķīti. Man ir baltais kaķītis, un Sanitiņai būs melnais kaķītis. Un noteikti, ja jums ir kādi jautājumi, jūtaties ērti, jūtaties komfortabli un uzdodat šos jautājumus. Jā, es nezinu, kas tur Sanita, jutīsies drošībā. Jā. Es varbūt te mamiņā norākšu, man labi dzird. Nē, tajā iekšā. Galvenais, lai tu redzi. Tā. Labi dzird man, man liekas, ka man nedzird. Kurš nedzird, pats liet roku? Jā, super paldies visiem, kas ir šeit sanākuši. Un paldies vēl Balgai par brīnišķīgu pieteikumu. Šodien mēs parunāsim par kolagēnu. Vispār jau runāsim par jauno tripeptīdu kolagēnu, bet jums būs iespēja arī uzzināt priekš sevis vispār tādas knifiņas, ar ko tad atšķirās, piemēram, šķidrais kolagēns no pulverveida. Un jūs jau zināt, kad ieejot veikalā vai internetu veikalā ir ļoti plašs piedāvājums, tieši kolagēna piedāvājums. Un tas cenu diapazons arī ir ļoti atšķirīgs. Ir ļoti lēti kolagēni un ir arī dārgi kolagēni. Un tad es atceros agrāk, ka es tajā tēmā nebija iekšā, es vienkārši pirku tādu lētu. Un es viņu pagaršoju, viņš bija ļoti negaršīgs. Un ar to arī man kolagēna pieredze principā beidzās. Bet kolagēnu noteikti, kolagēns ir nākamā viela organismā uzreiz aiz ūdens. Tātad ūdens mums organismā ir 70%, tad nākamā viela, kas mums ir visvairāk organismā, ir tieši kolagēns. Un tas apstiprina tikai to, cik tas patiesībā mums organismam ir svarīgs.
Un, kā jūs redzat, piemēram, ādā ir 75% kolagēns, saitēs 70, cīpslās 85%. Tā kā, ja mēs vēlamies saglabāt to, es kolagēnu saucu par jaunības eliksīru, jo, ja mēs vēlamies saglabāt jaunību, tad bez kolagēna neiztikt mūsdienās, jo tā pārtika, diemžēl, ir tāda, kāda ir. Un ir nepieciešams uzņemt papildus, lai mēs saglabātu šo jaunību. Un interesanti, kad es gatavoju prezentāciju, informāciju, ko es uzgāju, kad cilvēki pēc 50, pēc 60 sāk zaudēt šo te muskuļu masu. Droši vien esat dzirdējuši, ka pēc 40 gadiem iesaka sākt trenēties, lai nezaudētu muskuļu masu. Un tas viens no iemesliem, kāpēc zūd šī muskuļu masa, ir tieši tas, ka organismā sāk trūkt kolagēns, ja? Tas sāk samazināties. Un pēc 25 gadu vecuma kolagēns pakāpeniski samazinās, un pēc 50 gadiem mums kolagēns organismā ir samazinājies apmēram uz pusi. Tā kā jūs iedomājaties, kāpēc arī mums parādās grumbiņas, kāpēc dažām sievietēm ir orgānu noslīdējumi, urīna nesaturēšana, izspiedušās vēnas, arī vēnas, starp citu, ja asinsvadu sieniņām trūkst kolagēns, tad viņas kļūst paplašinātas. Šis ir slaids, kuru var apskatīt dažādus kolagēnu ieguves avotus. Es daudz par to nestāstīšu. Tas, kas jums ir jāzina, visizplatītākie ir tieši lielopu kolagēns un jūras kolagēns. Tie ir visizplatītākie. Lielopu kolagēnu ir jāskatās vienmēr, lai lielops būtu barots ar zāli. Un lielopu kolagēnam ir tā īpatnība, ka tajā var būt hormoni, par cik lielopus baro ar šiem hormoniem. Un jūras kolagēns ir atzīts par vistīrāko kolagēnu, līdz ar to tā uzsiltspēja ir 1,5 reizi lielāka nekā, pieņemsim, lielopu kolagēnu. Man liekas, tā ir būtiski atšķirība. Ja? Šodien es daudz runāšu par tādiem skaitļiem. Skaitļi man pašai nepatīk, bet tad, kad es runāju par uzsiltspēju, par to, kāds iedarbojas, man liekas, ka skaitļi ir tāds ļoti efektīvs veids, kā mēs varam saprast šo te iedarbību. Nu, lūk. Ir kopā 28 kolagēna tipu veidi. Pirmais, otrais, trešais ir visizplatītākais, jo organismā tieši šie kolagēna tipi ir 90% mums organismā no visa kopējā kolagēna. Tāpēc šie ir visizplatītākie. Ja mēs skatāmies, tad pirmā tipa kolagēns ir 90% mūsu organismā. Un tad kopējā viss ir, kā jūs teicu, 95%. Bet ja mēs runājam konkrēti par ādu, tad ādā ir tieši pirmā un trešā tipa kolagēns. Tāpēc arī, ja mēs vēlamies parūpēties par skaistumu, tad tieši pirmā un trešā tipa kolagēns ir tas, ko izvēlēties. Un tripeptīdu kolagēns, par kuru mēs šodien runājam, ir tieši pirmā un trešā tipa kolagēns. Paiešu atpakaļ, varbūt vēl, kas ir trešā tipa kolagēna, un viņš stiprina asinsvadu sieniņus. Tas ir tas, ko es runāju, kad ir šīs paplašinātās vēnes, vai kad sāk veidoties paplašinātās vēnes, tad mēs varam stiprināt ar kolagēnu šīs sieniņas. Jā, un pirmā, trešā tipa kolagēnam tātad ir raksturīgi šīs 3 aminostādes, glicīns, kas uzlabo miegu, tad mums ir prolīns, kas atbalsta šūnu reģenerāciju, un hidroksiprolīns, kas veidina audu reģenerāciju, tā kā ļoti tāds foršs komplektiņš. Un ja jūs nevarat aizmigt, tad kolagēnu iesaka tieši vakarā. Tad, nu lūk, mēs esam nonākuši līdz kolagēnu molekulām. Kolagēna molekula, ja vispār olbaltumvielu molekula ir ļoti sarežģīta. Un tad, kad mēs ikdienā, pieņemsim šķīvi, uzliekam dažādus olbaltumvielu avotus, organismam ir ļoti grūti to pārstrādāt un pilnvērtīgi uzsūkt. Tāpēc patiesībā, ja jūs uzņemat olbaltumvielas, iesaka varbūt nejaukt tik daudz dažādas olbaltumvielu avotus, lai vieglāk būtu uzsūkt šo te olbaltumu. Un kolagēna molekula pati par sevi ir liela. Droši vien esat redzējuši citreiz iepakojumiem raksta hidrolizēts kolagēns. Hidrolizēts jau ir mazliet mazāk šī molekula. Tad nākamā pakāpe mums ir peptīdu kolagēns, tāpēc arī ļoti labi rezultāti mums bija ar iepriekšējo peptīdu kolagēnu.
Tad tagad ir zinātne iet uz priekšu, un ir šis tripeptīdu kolagēns. Tātad šīs 3 aminoskābes ir tādās ļoti mazās ķēdītēs. Tas nozīmē to, ka šī kolagēna molekula ir tik maziņa, ka viņa var nokļūt līdz ādas virsējiem slāņiem, līdz matiem, nagiem, ja? Ļoti efektīvi iedarbojas, ļoti ātri uzsūcās. Šeit es ļoti vēlos vērst uzmanību uz hidrolīzi. Tas ir veids, kā tiek iegūts šis kolagēns, kā viņš tiek samazināts, ja šīs molekulas mazās, kā viņas tiek iegūtas. Par to neviens nerunā, par to neviens nestāsta. Saka, ka vienalga kādu kolagēnu jūs pērkat, bet ticiet vai nē, tam ir ļoti liela nozīme. Jo 98% kolagēnu tirgu ir tieši veidot ar ķīmisko hidrolīzi. Tas nozīmē to, ka kolagēns tiek veidots 100 grādos, kolagēna molekula tiek bojāta un organismam ir ļoti grūti viņu uzsūt. Vēl tas nozīmē to, ka tiek pievienots dažādas ķīmiskas vielas, dažādas skābes un gala produkts satur no 10 līdz 20% šos ķīmiskos pieaugumus. Man liekas, tas ir vienkārši nereāli. Tāpēc, ja jūs redzat, ka kolagēns ir ļoti lēts, tas ir tāpēc, ka ir šī ķīmiskā hidrolīze, jo tas ir ļoti lēts ražošanas veids. Savukārt ir otrs, fermentatīvā hidrolīze, kā jūs dzerat fermentētos dzērienus šodien. Tas ir ļoti dabīgs process, kas notiek 37 grādos, tātad mūsu ķermeņa temperatūrā. Šis kolagēna molekula netiek bojāta un ir ļoti viegli uzsūt šo te kolagēnu. Ja? Tā kā, manuprāt, šis ir jāzina ik katram no jums, kad jūs pērkat, vienmēr pārbaudat. Un, ko es ievēroju, nevienmēr visi raksta uz iepakojumiem, kāda hidrolīze izmantota, bet vēlāk jums pastāstīšu, kā jūs varat izsekot līdzi, lai būtu tomēr šie standarti ievēroti. Tātad, jā, par šo tripeptīdu kolagēnu un vispār tā molekulas lielumu. Jūs redzat, ka kolagēna molekula ir milzīga. Tad tripeptīda molekula ir ļoti maziņa, tā ir 600 reizes mazāka par kolagēnu molekulu un 4 reizes mazāka par peptīdu kolagēnu. Bet ļoti interesanti, ka tripeptīdu kolagēns uzsūc 60% efektīvāk nekā peptīdu kolagēns. 60% man liekas arī ļoti liels skaitlis. Nu, lūk, svarīgi, lai kolagēnam būtu stikla iepakojums, jo stikla iepakojums nozīmē to, ka tam nav pievienoti konservanti. Un mēs jau zinām arvien vairāk, ja mēs par to runājam un uzzinām, kad pievienotie konservanti nav nemaz tik labvēlīgi mums un tāpat organisma attīrīšana ir ļoti daudz pazīstam. Mēs mēģinām to visu vadīt ārā no organismiem. Ja mēs lietojam kolagēnu ar konservantiem, mēs atkal piepildām sev ar šim nevajadzīgām vielām. Un, protams, par cik šīs stikla pudelīte aizsargā produktu no saules, tad tas nebojājās. Un, protams, rūpējamies par ekoloģiju. Šķīdra forma. Jā, šis ir vēl interesants atkal skaitļi. Pulverveida kolagēns uzsūcās līdz 18%. Savukārt, šķidrais kolagēns uzsūcās 90% un uz augšu. Tā kā iedomājieties, kāda tā ir atšķirība. Jūs varbūt aiziet veikalā, nopērkat pašu lētāko pulverveidu kolagēnu, ar ķīmisko hidrolīzi ražot un domājat, ka jums būs ļoti labi rezultāti vai kad jūs darat labu sev, patiesībā tiek apgrūtināti šie te izvada orgāni, jo izvada orgāniem ir ļoti liels darbiņš jāpadara, jā, lai to visu izvadītu un pārstrādātu. Jā, šim kolagēnam nav pievienots cukurs, ir pievienoti tikai dabīgie sulu koncentrāti, dabīgie aromatizētāji un saldinātāji ir izmantoti arī dabīgās izcelsmes. Ja? Tā kā šeit nav ne glikoze, ne laktoze, ne glutēns, nekas mākslīgais, ja? Nekādas mākslīgās krāsvielas un arī sojas pārstrādāti produkti šeit nav pievienoti. Šim kolagēnam ir pievienots C vitamīns, tas arī ir jāskatās vienmēr kolagēnos, jo C vitamīns palīdz uzsūkties šim kolagēnam. Un kas man ļoti patīk, ka šim kolagēnam ir pievienota hialurona skābe. Te gan ir minēts, ka tā vitrina ādu un mazina grumbu dziļumu,
bet hialuronskābe ir arī ļoti svarīga mūsu locītavām, lai atjaunos tos krimšļaudi. Un es pati patiesībā vienmēr, kad dzēru kolagēnu, es papildus dzēru arī hialuronskābi. Un tad šeit ir iespēja, ka tas viss ir apvienots kopā vienā produktā. Tas arī ir ļoti, ļoti vērtīgi. Hibiska ziedi, kas palielina ādas tirtumu, B grupas vitamīni, baltās jāņogas un spināti. Kā jūs redzat, sastāvs ir ļoti, ļoti tāds garšīgs, manuprāt. Nu, lūk, šeit var pievērst mazliet uzmanību sastāvam. Uz ko es vēršu uzmanību, tas ir pats pirmais, cik tad ir šī aktīvā viela. 15 grami. Mēs vienmēr priecājāmies, ja tirgū bija kolagēns ar 10 gramiem, jo mēs teicām, ka vajag vismaz tos 10 gramus jums uzņemt papildus, ja vēlaties efektu. Tad šeit ir 15 grami. Man liekas, tas ir vienkārši superīgi. Es pat neesmu atradusi alternatīvu, ja tik daudz kolagēnu vienā pudelītē, vienā uzņemšanas reizē. Jā, tātad certifikāti. Tas ir veids, kā jūs varat zināt, ka produkts ir tīrs. Ja šim produktam nav GMP certifikāts vai, pieņemsim, Safe Quality Food, kas ir vēl augstāks par GMP, ja es vienmēr klientiem saku, tad, kad jūs izvēlaties uzturu bagātinātājs, skatieties, lai būtu vismaz GMP certifikācija, jo tas apliecina to, ka produkts ir tiešām kvalitatīvs un tīrs. Tad šeit kompānija ir gājusi vēl solis priekšu, un mums ir šis Safe Quality Food, kas principā nozīmē to, ka nevis tikai es kā ražotājs saku, ka šis kolagēns ir ļoti labs, ļoti tīrs, uzticieties man. Tas nozīmē to, ka ir trešā persona, kas nāk un pārbauda, klausieties no sākuma, vai šīs zivs ir tiešām tīra, vai šīs zivs nāk no savvaļas ūdeņiem, jo tas arī ir svarīgi. Ja šī zivs ir audzēta kaut kur, tad tas efekts nebūs tik liels. Svarīgi, lai būtu savvaļas. Šis kolagēns nāk tieši no Kanādas ziemeļiem, no tīriem ūdeņiem, no savvaļas zivīm. Un tad tiek pārbaudīts, vai šīs zivis tiešām ir tīras, jo, kā mēs zinām, ūdeņi ne visur ir tīri, līdz ar to pārbaudīts tas tiek. Un ražošanas process kāds ir, vai tā ir ķīmiskā hidrolīze, vai tā ir fermentatīvā, vai tiek pieaugts kādas ķīmiskās vielas, vai kādas toksiskas vielas ražošanas laikā nokļūst produktā. Un līdz brīdim, līdz piegādes brīdim, līdz klientam, tas viss tiek kontrolēts. Un, principā, ja jūs nevarat atrast kolagēnam certifikātu, tad, un ja tas ir vēl lēts kolagēns, tad esat droši, ka viņš neatbilst šīm normām. Ražotājs sola rezultātu pēc 7 dienām. Šis ir viņa pašu pētījums. Es mazliet pastāstīšu, nezinu, vai šeit var tā labi redzēt. Man liekas, ka ļoti acu kaktiņos ir grumbiņas samazinājušies otrajā bildē. Un te mēs redzam pēc pētījumiem, ka ir tātad 100% grumbas, tas ir tas sākuma stāvoklis, un pēc 7 dienām ir 89%, tātad pa 11% grumbas ir samazinājušās. Protams, cilvēki to varbūt pat nepamana, bet tas ir būtisks uzlabojums. Un kolagēna blīvums ir paaugstinājies par 12%. Tālāk man šķiet, ka ir mans personīgais rezultāts. Šo bildi ir, man šķiet, daļa redzējusi. Šī bija mana bilde pirms 2 gadiem. Es, principā, nekad neticēju kolagēnam un vispār jau uzturu bagātinātājiem kā tādiem. Man likās, ka tas viss tāds izdomājums un organismam viss pietiek. Un tas ir laiks, kad es sāku tiešām ar sevi strādāt. Un es uzņēmu fotogrāfiju pirms kolagēna lietošanas un pēc. Un tas bija mans rezultāts. Var redzēt, ka acu plaksniņš ir ļoti, ļoti pacēlies. Tagad es gribu parādīt bildi, kur jūs redzēsiet, ja man bija iespēja šo tripeptīdu kolagēnu pagaršot vēl pirms tas bija pārdošanā. Man bija 10 dienām, tā kā iepakojums 10 dienām. Bet man bērniem ļoti garšo šis kolagēns, un viņi man 3 nošķiet, tāpēc man palika 7. Un tad, es domāju, ok, labi, tad es varēšu pārbaudīt, vai tiešām rezultāts var būt pēc 7 dienām. Gribat redzēt bildi? Jā. Nu, lūk. Tās ir tikai 7 dienas. Es pati esmu vienkārši šokā.
tikai 7 dienas. Es vienkārši ieraudzīju, ka man vīrs atnāca, viņš saka, tā esi tu. Viņš redzēja, ka es taisu prezentācijas. Taisnība, jā. Jā, viņš saka, nemaz redzēt nevar. Es saku, bet tur ir tā lieta, ka neredz, un klienti arī saka, man nav rezultāts, vienmēr ir jāfotografē. Un ja jūs darat kolagēnu, vienmēr fotografējat sevi tuvu, ar iespēju, ka jūs varat pievilkt sevi, tā riktīgi var pievilkt katru grumbiņu, katru, nezinu, varbūt citiem ir šeit uz mutes grumbiņas, arī to visu var skatīties. Celulīts, starp citu, kolagēns arī var risināt šo jautājumu. Protams, tur ir jāskatās un jāņem nost cukurs un vispār ātrie ogļhidrāti, jā, tos mēs ņemam nost, jo ātrie ogļhidrāti sagrauj kolagēnu šķiedras. Tad, principā, sanāk, kad organismā samazinām, pātrinām kolagēnu samazināšanos organismā, tas, ko nevajadzētu darīt. Kas jums tālāk ir? Aicinu Vīneta padalīties ar savu rezultātu. Tagad var rādīt acis. Man bija iespēja izdzert kolagēnu 19 pudelītes, jo man bija jāpadalās. Man novērojumi bija tāda, ka es spogulīt, kas sievieti, kur skatās katru dienu spogulīt, neko nemanīju. Bet pirmās sajūtas, kas man bija pēc kolagēnu dzeršanas, kaut kur 7., 8., 9. diena aptuveni, es sāku just vakarā, ka es mazgāju seju, ka tā seja tā kā maza bērna dupsītes, tā gudra paliek. Tīru sajūtām tas bija. Tas bija viens. Pēc tam es pēc kaut kādām, man liekas, gribētu izdzert visu 19 pudelītes, saņēmu komplimentu no drauga. Un es biju pārsteigta, jo tādas nianses vīrieši parasti nepamana, ka sievietē kaut kas tur mazāk kāda rūmiņa, mazāk kaut kas sēla mainīs. Un trešais bija, ko es pamanīju, kad es praktizēju apsibārs. Mums ir apmaiņas un tur jābūt uz galda, otrs cilvēks ir ļoti tuvu pie tavas galvas. Un pēc šādas sesijas man draudzene pienāk tādu, un saka, klausies, tu tādu foršu sevi sādi palikusi. Ziemā tev tādas nebija. Un tas bija trešais cilvēks, kurš pāris dienu laikā es saņēmu šādus te komplimentus, un tad es sapratu vienu lietu, ko es redzu spogulī, bet otru redzu, ko citi cilvēki ieraug, un tātad viņš strādā. Un tas, kas man patīk, es sajūtu, ka ir kaut kāds mirdzums sejā, ādi ir zīžāji, tāda ļoti patīkama paliek, nevis tikai uz seju, bet arī uz rokām, jā, šīs te vietas, kas parasti ir tādas raujākas sievietēm, šeit, ikru daļā, viņš jau visu organismu aiziet. Man nemanāli viņš patīk, tikai 7 dienas viņu var saņemt pirmo rezultātu, man liekas, tas ir wow. Jo iepriekš mums bija jāiet, tāds mēneša kursiņas, 30 dienas, tad šeit paņemam 10 pudelīšu izšķiroties, un jau mēs zinām, ka būs redzama rezultāti. Es esmu sārā. Paldies! Vienatiņi redzēju Facebookā pirms dažām dienām vienā pasākumā, un es vairākas reizes pārskatīju to video, jo man likās, ka tas laikam ir vecs video, jo Vineta izties tik jauna. Tas man nevar būt Vineta, tīnu atpakaļ skatos, pēc tam sapratu, nē, tas tiešām ir jauns video. Tā kā es arī pamanīju, ka tu izties jaunāk. Paldies! Un nākamais mums ir Juris. Jā, tu? Jā. Brauc ārā. Brauc ārā? Man ir tev pateikt. Neredz tevi. Jučik izdarīt. Labi. Parādies. Savu Ferrari. Rezultāts bildes, protams, nav, jo tas nebija mērķis. Bet es pamanīju jauno kolagēnu, iepriekšējo peptīdu, ja? Vienmēr, kad dzēru, tad 100% jūtu, kad seja sāda savēlkās pilnībā, ja? Bet ko līdz sāku
dzērt tripeptīda kolagēnu, tad vēl intensīvāk to efektu sajūtu, ja? Un arī, kad tu zem ādas tu viss, tā kā kaut kas notiek, jā, saujās. Un arī skujoties, konstatēju, kad tā kā Vineta tikko teica, kad arī ādas struktūra mainījās daudz vietākā kļūst. Un, šito, protams, nevar attiecināt tikai uz kolagēnu, ja, jo 100%, nezinu, teiksim tā, koncepcija kopumā, ja, strādā, jo šitais ir man izsēdējums, ja, kurš no kādam 16 gadiem. Bet reāli var pamanīt, kad pa perimetru veidojas jauna āda, kas agrāk nebija, jā, tad izsēdējums lēnām sarojās dzīst, jā. Un, protams, uzsvaru cerības lieku arī uz jauno kolagēnu, jo jaunais kolagēns tripeptīdā iedarbojas arī uz iekaisumiem, ja, ko ņemt vērā, jo viņš tieši tā kā ir vēl mazākās molekulās un iekļūst dziļākajos ādas slāņos. Ar to arī var katrs rēķināties. Lūk, tas no manis būtu viss. Jā, jums noteikti interesē cena, vai ne? Šeit es esmu salīdzinājusi divus produktus. Viens ir mūsu kolagēns, un es esmu atradusi tikai vienu alternatīvu tripeptīdu kolagēnam. Tā kā citas alternatīvas es neatradu. Ja kāds atrod, droši atsūtīt man, es labprāt papētītu, man patīk šīs lietas. Un es gribu jums tā kā dot tādu kā atjautības uzdevumu. Rekur ir rakstīts aktīvās vielas, iepakojumā, cik daudz ir šīs te pudelītes, cik dienām paredzētas. Un ir rakstīta cena, kuru jūs ieejot veikalā izvēlētos. Pa 76 eiro vai pa 190 eiro. Ir kāds drosmīgais? Pa 76 vai ne? Vai jāliekas cena? Viņa saka nē. Ja ir tāds pats variants priekšā, tad jau loģiski var redzēt, ka tas beigās ir dārgāk. Jā, tieši tā, malec. Es ar tevi sastāvu. Ļoti pareizi, jā, rekur es aprēķināju vienmēr tāpat kā mēs ejot veikalā, mēs vienmēr skatāmies, piemēram, cik kartupeļu maksā nevis iepakojumā, bet kilogramā, cik piens maksā nevis iepakojumā, bet litrā, vai ne? Mēs taču to skatāmies. Un tas pats ir ar kolagēnu, ar šīm te aktīvajām vielām. Ļoti svarīgi pievērst uzmanību aktīvajām vielām. Starp citu, šeit kolagēns ir uz pusi mazāk. Un ko vēl es gribu izcelt ir šī te hialuronskābe. Jo hialuronskābe patiesībā ir vēl dārgāka nekā kolagēns, ja mēs runājam par kvalitatīvu hialuronskābi. Un šeit hialuronskābe ir pat vairāk kā 10 reižu vairāk. Un aprēķinā es neskatījos uz hialuronskābi, es ņēmu tikai kolagēnu šo te daudzumu. Es domāju, nepatrošo sadāk šis te tripeptīdu kolagēns iztīsies pārāk lēts. Tad es domāju, nē, es palikšu pie šī varianta. Tā kā jūs redzat, ja, kad šeit 1 grams izmaksā 98 centi un tur 42, tas nozīmē, lai jūs sasniegtu tādu pašu rezultātu kā šo, jums būs jādzer vismaz 2 reizes vairāk, ja, jo tur šis te kolagēns ir arī uz pusi mazāk. Nu, lūk tā. Tad vēl, ko es gribu pieminēt. Pavisam drīz, vasaras beigās, mēs ļoti gaidām, būs sejas maskas. Mēs esam par to kompāniju par šo te in and out, tātad no iekšpuses un no ārpuses. Mēs rūpējamies par sevi, jo tādā veidā var iegūt vislabākos rezultātus. Nevis tikai ārēji, bet arī iekšēji. Nevis tikai iekšēji, bet arī ārēji.
Un pagaidām mums vēl nekāda informācija konkrēti nav, bet mēs ļoti gaidām. Nu, lūk, pēdējais, ko es gribu pateikt, kad, lūk, tā esmu es pirms 4 gadiem. Man patika ļoti izmantot filtrus, jo vienkārši tāds posms bija, man patika izmantot filtrus, bet neskatoties uz to, ļoti var redzēt, kā man ir nošķiruši acu plaksti, ja ieskatās. Un šeit es esmu pirms 3 dienām, man šķiet, 3-4 dienām, ar pēdējo iPhone, pašādi bildi tiem, kuriem ir iPhone, zina, kad iPhone izceļ katru bildiņu, katru punktiņu, vispār katru, un tur nav izmantots filtrs. Un man pat pašai skatoties, liekas, ka man tā kā bišķiņ tā piera atvilkt uz aizmuguri. Nu, lūk, tāds ir rezultāts, un es arī jums novēlu rūpēties par sevi un atļaut tiešām sev parūpēties par sevi, jo īpaši jau sievietes mēs vienmēr rūpējamies par vīru, par bērniem, par visiem citiem, un liekas, nē, man jau nevajag, bet patiesībā, jo ātrāk mēs sāksim rūpēties par sevi, jo tiešām mums arī šis locītavs būs labākā stāvoklī, mēs jutīsimies labāk, kā jau es minēju, orgānu noslīdējumi, ja, man liekas, tas mani ļoti biedē, tāpēc es to ļoti uzsveru, es vienkārši, man rados ir vecmāmiņa, kur ar to ļoti cieši, un es redzu, kā tas ietekmē dzīves kvalitāti, un tāpēc man tas ir vienkārši kaut kas, pie kā es ļoti turos, kad es dzeru šo kolagēnu, lai man viss notiek, lai man viss būtu labi, lai man nekas nenoslīdētu. Protams, grumbiņas un tas viss. Tā kā es novēlu jums arī pēc 4 gadiem izskatīties jaunāk kā tagad. Un paldies par uzmanību! Paldies, Saneliņa. Es taču jums teicu, ka viņa ne tikai skaista, bet arī gudra. Bet es dzirdēju, ka būs arī zālē esot rezultāti. Vai jūs nāksiet padalīties cienītā arī ļoti skaistā gudrā būtne? Vai mikrofoniņš, vai tu tik skaidri runā, kad vienalga? Jā, labdien! Vispirms paldies organizatoriem par šo mājīgo, skaisto, eleganto kolagēna pilno pasākumu. Vai visi aizies piepildīt. Es gan gribētu būt arvien jaunāka un skaistāka, taču vispirms jau mums gadu vairāk, jo vispirms piepildās tās visas lietiņas, kas iekšpusē, un tad uz to ģīmenā kārā tas smukums. Nu, ko lai saka, es pateikšu, man arī bija tas iespēja saņemt šo, nopirkt šo te kolagēnu iepriekš. Un tad pirmajā dienā es uzrakstīju, labdien, paldies no sirds Korāla kluba par iespēju piedalīties jaunā produkta testēšanā. Šodien izlietoju pirmo Promarīnu kolagēnu tīcpudelīti 50 ml. Pēc īsa brīža sajūtu siltumu tanī ceļā, pa kuru pudelītes saturs devās. Rīklē, varības vadā. Tas mani sasilda no iekšpuses. Garša atšķiras. Es tiešām nofilmēju, izgāju uz loģies un atnācu istabā un sapratu, ka man sāk sildīt iekšpusē. Tā kā varbūt jūs to pirmo dzeriet tā, ka jūs esat vieni paši, lai jūs varat sajust to visu, ja? Katrs jau var sajust savādāk. Es iesaku viņu tā lēnītēm palaizīt. Jo tas labāk taču uzsūksies, vai ne? Jūs zināt, ka mutē un fermentis iegalās, jā? Mums šodien fermentus dzeram. Nu, lūk, tas ir tās rezultāts, un tad varu parādīt, kā es tad izskatījos. Bet es tikai varu parādīt tikai šitā. Kad es šo video rakstīju, es vienkārši šodien no video to bildīti paņēmu. Un tad tūlīt arī parādīšu, tad jūs redzat, kā es tagad izskatos. Un kad es biju Krakovā, tad nāca daudz kolēģi un teica, es kļūšu jaunāka. Un mana iekšējā sajūta arī ir tāda, ka es esmu kļūšu jaunāka. Vēl es šodien apskatījos, man kājiņas blūdākas. Tāpat jau bija diezgan labi, bet tagad ir vēl labāk. Un to tikai pamanā ar laiku. Un es arī visas pudelītes neizdzēru, jo es arī dalījos ar citiem cilvēkiem. Bet es pašā sākumā dzēru par 2, ja? Tā kā es domāju, ka vajadzīgs tas efekts, tā es izdomāju. Un tur tas ieteikums ir, ka pēc tam, kad izdzer, tad vajag padzert to uz parasto, vai ne? Promarīnu, kolagēnu, un tad atkal šo. Un tā mēs varam turpināt. Nu ko, lai jums skaisti smaidi.
Un skaistums nāk no iekšpuses un no iekšā, bet tas nāk arī no mūsu garīgā piepildījuma. Un šodien mēs visi kopā dvēseliski dalāmies un saņemam. Un tad varētu tagad to... Visas manas rokas tagad visi redzēja, vai. Tā, un kā var atrast šito? Kā var šito parādu lūdzu? Jaunatnē, kur ir galvs vai sākums? Atpakaļ jāiet. Kā var aiziet atpakaļ? Tev ir iPhones, jā? Jā, man ir Beifones, jā. Jā, es Android lietotājs. Aha, tiksim, tūlīt tiksim. Man ir abas opcijas. Ko, tas ir šodien. Šodien tikko mašīnā nobildījās, varat paskatīties, varbūt ir kaut kāda atšķirība. Jā, un vēl viens rezultāts. Anitiņ, cik dienas jūs lietojāt? 7 dienas nepilnīgi. Es tu lietoju, dalījos ar citiem un tā, lietoju nepilnu kursu. Vajag padalīties ar citiem. Es gribēju pateikt vēl vienu rezultātu, ka man bija daži bojājumi uz ādas, ja? Tur kāja bija tāda sarkani kleķi, ja? Un visu viņi ļoti grūti tā kā pārgāja. Tas ir kaut kas no tāda tik sāpīgajām lietām. Un šo te iedzerot pēc otrās reizes, ja? Tad es 2 dzeru pēc 4 pudelītēm, es jūtu, ka apvelkās, ja? Un sāk dzīt. Tā kā arī pamanīju iekšējo procesu, tā kā progresu. Labi, paldies jums ar mīlestību, lai visiem izdodas. Pilnīgi visu, ko jūs darat. Paldies, atbildot. Kā sacīt, jāsaka rezultāts uz sejas, jā? Tieši tāds arī ir. Varbūt kādam ir jautājumi? Jā, ir. Sakiet, lūdzu, kas notiek tajā brīdī, kad pārtrauc dzert kalogēnu? Pieņemsim izdzer to vienu, cik organismu izvedās ātri kalogēns? Principā tas ir saistīts ar to, kādu uzturu jūs lietojat. Kā Sanita arī stāstīja, ja? Sanita droši nāk man principā faktiski, ja jūs lietojat ļoti daudz cukurus, ugļhidrātus, ja, tad attiecīgi daudz ātrāk viņš izvedās. Ļoti ir jāskatās, kāda ir pārtika, kāda ir jūsu ūdens dzeršanas paradumi. Turās ļoti labi, jo es lietoju arī iekšējo ūdeni. Faktiski es arī esmu tas rezultāts uz sejas, jo es pirms 10 gadiem izskatījos krietni veidīgāk nekā tagad. Jā, ļoti svarīgs ir tieši uzturs, tas kā jūs ikdienā ēdat. Ja jūs ēdat cukuru daudz, saldumus, tad, protams, ka notiek procesi, kas tā kā izjauc šīs te kolagēna šķiedras un jā, tā kā tas process, protams. Pievērtīšu to, kad mēs lietojam hialuronskā vai kolagēnu, tad šī lietošana mums veicina mūsu paša kolagēna aktīvāku izstrādi. Un tie, kas zina mūsu hialuronskās produktu bioronu, tad bioronu, piemēram, ir jau pierādīts, ka produkts turpina darboties vēl 3-5 mēnešus pēc produkta lietošanas. Tas nozīmē, ka arī lietojot šo te papildus kolagēnu, beidzot lietot, tas nenozīmē, ka pēkšņi viss tur nobrūk un izbeidzās un pārstāj ražoties tieši otrādi. Lietojot šo te kolagēnu, jūs uzstimulējat, dodat, respektīvi, ķermenim impulsu, sākt ražot vairāk savu kolagēnu. Tas efekts ir, un tas, ko es pamanīju ar šo te jauno kolagēnu, es jūtu efektu no vienas pudelītes. Un ļoti interesanti ir tas, ka tas efekts saglabājās apmēram kaut kādas 3-5 dienas no vienas pudelītes. Tā kā es tiešām jūtu, ka iedarbība nav tā kā tajā dienā iedzēja, un pēc nākamajā viss ir beidzies. Īstenībā, jo vienkārši mums bija ceļojumā ārpus Latvijas, un man bija viena pudelīte, es viņu izdzēru, un es redzēju to efektu uzreiz, un nākamajās dienās novēroju, ka tas efekts tiešām saglabājās. Tā kā, mēs varam palīdzēt vienkārši savam ķermenim atcerēties, ka ir jāražo vairāk kolagēnas, un vairāk kilograms kāda. Tā es arī motivētu.
varbūt kādi ir kādi jautājumi. Bet viņi var pakomentēt par to ūdens dzeršanu, kāpēc tas ir tik svarīgs? Jā, tāpēc, kad kolagēns un ķilāns skābe, tātad piesaistā ķermeni ūdeni, notur. Jā, tātad, jo kā mēs zinām, kas ir novecošana, tā ir saskāpšana un tā ir izžūšana. Jā? Tad mēs saskāpstam, mēs izžūstam. Tāpēc mums ir ļoti svarīgi noturēt skāpsēju līdzsvaru organismā, ko mēs varam izdarīt ar sāmēnu dzīvu ūdentiņu un, protams, lietojot kolagēnu ķilānskābi, šīs molekulas notur līdz pat 6 reizēm, spēj noturēt līdz pat 6 reizēm vairāk ūdeni organismā. Tātad tas arī mums piedod tās locītavas un ādiņu, noturot vairāk ūdeni, jo, ja bērniņam piedzimstot ūdens ir 90%, ja ķermenī, tad vecam cilvēkam jau ir tikai ap 70%. Ja. Tāpēc, lietojot kolagēnu, hialuronskābi, vēlams ūdeni, bet ir glāzi iedzert pirms kolagēns, un tad pēc kolagēna lietošanas atkal mēs dzeram ūdeni. Kādās devās? Vienā pudelīte vienam reizēm? Jā, viena pudelīte viena dienas devā, bet, tā kā Anita teica, viņa ir nolēmusi, ka viņa tā grib fiksi, viņa dzer 2 pudelītes dienā, ja. Principā, kāda bija 100, cik bija tā rekomendācija, 100 gramus dienā, man liekas, droši varēja dzert. Jā, jāzina olbaltumvielas kopā. Jā, jo, vidēji olbaltumvielu, teiksim, tas apjoms, kas mums jāuzņem, ir, pēc svaru skatoties, tur no 70, sākot no 50 līdz 100 gramu olbaltumvielas. Man jautājums. Zinās, ka mēs ēdot gaļu arī uzņemam olbaltumvielas un tā tālāk, bet no gaļas ļoti daudz atkrituma produkti paliek. Tie galā, ko izvadīt organismu, vai kā ir ar šķīro kolagēnu? Šeit mēs redzējām, ka tās molekulas ir tik mazas, ja, ka viņas ļoti ātri iziet caur zemkraktam, nosūkšanās spēja bija 95%. Jā. Gan no gaļas produktiem uzsūcās 36% un pārējais atkritumi zemkraktā. Kādi jautājumi? Tad sanāk, ka mūsu pilrons, kas iepriekš minēts, arī drīkst dzert papildus, tā kā 2 reizes dienā, ja gribas ātrāku efektu pareizi. Jā, vajag, ja pēc 5 dienām kāzas un vajag ļoti labi izglītīties, tad droši var dzert arī 3 pudelītes dienā. Tā kā, protams, kolagēns arī palīdzēs locītavām, mugurai, ja kam citam, bet jā, redzu. Par matiem jautājums. Mati taču arī atjaunojās, sāk augt labāk, vai ne? Ja jā. Mans rezultāts no 7 dienu kursa, jo man arī bērnam garšošas kolagēns. Jā, es pamanīju, ka uzacis vienkārši ļoti ātri atauga uzacis un skropstas. Fantastiski. Tā kā Mati, protams, arī ar iepriekšējo kolagēnu pēc Covid es ar 5 pudelītēm apturēju Mati izkrišanu. Es domāju, ar šo tas notiek vēl ātrāk noteikti. Mati, nāzi, rāgi. Vienīgais tas, ka Mati jau visi Mati. Arī iepriekš negribu. Tas gan, jā, tā kā tas ir jāņem vērā. Bet tā, kas, protams, fantastiski. Es domāju, ka nav ko daudz runāt, visiem noteikti tāds pagaršot. Kurš ir pagaršot jauno kolagēnu? Ko tad kolagēnus un bijām? Jā. Seši palīdzēt. Vai mums ir palīgi, kas šodien mums būs tā brīnišķīgā iespēja katram Un, dārgie draugi, arī šīs pudelītes lūdzu saglabājies, jo mums būs foto. Un noteikti varēsiet ar visiem arī padalīties, kāds ir šis pirmās sajūtas, vai arī, kā Anita teica, klusība, vieni paši, lai visu sasilda, bet tiešām saglabājies pudelītes, jā?
Šitā tagad labāk. Lūdzu. Tam vēl vienu čaku. Vajag sapratīt. Jā, sakratam pirms lietošanas. Lai visas Pēc tam bildi, ja uztaisīt selfiju, ja pēc tam uzreiz Ai, ja esi nogžams pilvenu un glabāšu arī uz rezultātu. Noteikti. Tikai galvenais vaļātais. Jā.